mūsu jūras Baltijas dzintars, kā mēs viņu pazīstam, visu gadu simtos gan godā celts, gan zemē pelts. Ir bijuši laiki, kad dzintars ir bijis zelta vērtē un ir tirgots par visu pasauli, gan tālajā Ēģiptē, Grieķijā, Ķīnā. Tur ir atrasti visi šie mūsu Baltijas jūras dzintari, kurš bija ļoti cieņā visā pasaulē. Ir bijuši laiki, kad ar dzintari ir kurināts krāsns un no dzintari taisīt eļļa, ar ko ir krāsot špāles, teiksim, kas izmantojās sliedēm un tā joprojām. Tā kā šim dzintaram ir garš ceļš, mūsu Baltijas dzintars ir apmēram no 20 līdz 40 miljonu gadu jauns vai sens, kā nu vēlaties tā sakat. Un es šajā nelielajā aprakstā video vēlos jūs iepazīstināt ar dzintaru, kā es savu gada pieredzēs un gaitu laikā es savācu šo informāciju, padalīties, lai jūs arī varat zināt to manu pieredzi un kā es darbojos ar dzintaru. Un jūs varēsiet padalīties droši ar savu pieredzi un ar savu to, kāda ir jums ar šo mūsu brīnišķīgo Baltijas dzintaru. Baltijas dzintars jau ir pieminēts ļoti senos rakstos un senos laikos, un viens no dzintara tādiem atpazīstamākajiem un senākajos, kur ir izrakumos, un visur ir bijuši to, ka dzintari izmantot kā rotas, kā amuleti, jā, kā redzat, arī man ir brīnišķīgs amulets no īsti mūsu Baltijas jūras dzintaru, un tātad mūsu cilvēku un visā pasaulē cilvēku senatnē ir nesājuši ļoti daudz šo dzintaru rots, jo viņš skaitījās, ka viņš ir aizsardzība pret nobūrumiem, pret ļaunu acis, pret slimībām un tā tālāk. Un pat senajā Ēģiptē faraona lielajā galvassagā, kronī, kā to sauc, bija centrā neliels dzintara akmens, kurš skaitījās pats svarīgākais un galvenākais. Tātad gadsimtiem, gadu tūkstošiem ejot, šis nav izmainījies, mēs joprojām vēl izmantojam šīs dzintara rotas, mēs nesājam šos dzintarus, un daudz ir atcerās ieteikumi, ja jums ir dažādas gaitas, nesāt dzintara krēles neapstrādātas un skaklu rokās un dažādus veidus šo dzintaru. Un tā līdz šiem dienām ir atnākuši šī dzintara rotu tradīcija. Vēl senatnē tur ir, man liekas, ja es nemaldos, Mūks Matejs rakstīja, kad no Kaļiņgradas līdz Liepājai nav mēru laikā nomiris neviens dzintara apstrādes meistars. Un līdz ar to mēs varam teikt, ka dzintara šī iedarbība ir diezgan interesanti. Ja paskatās tīri dzintara no ķīmiskā sastāva, tad šis dzintars ir ļoti līdzīgs mūsu organismu, mūsu šūnu uzbūvē. Redzēt, Fēliks arī par to zina, viņš jau ir atnācis jums to arī paziņot. Nu, ko turpinājumā es jums jau pastāstīšu konkrēti par šīm dzintara lietām, kā mēs viņas pielietojam, kā es viņas pielietoju, un tas turpinājumā.